Asaras nevis par galveno varoni. Man tagad jāsturās. Lai nesākt raudāt. Šodien būs tāds emocionāls daļdarbs Jāņa Pūruka Pērļu zvejnieks. Ziniet, kā bija tik interesanti patiesībā. Es no šī darba kaut kā visu laiku izvairījos. Es to sāku lasīt, man liekas, 3 reizes. Pirmās 2 reizes nekādīgi nevarēju izlasīt līdz galam. Kaut kas mani apturēja. Apmēram līdz bērēm, kad galvenā varoņa māte apglabāja, viss. Tur bija savi pārdzīvojumi. Atzīšos, tikai vakar es to izlasīju līdz galam. Un, ak, Dievs, meitenes, es tā noraudājos. Ak, Dievs, tu 3 vai 4 vietās. Pilnīgi tā riktīgi. Un beigās. Tā, ka pilnīgi aizmigt nevarēju. Tik daudz to pārdomu. un liekas, kā tas viss, kāpēc cilvēki ir, tādi muļķi un izdara tādas kļūdas un atsakās no sava prieka, no savas mīlestības. Kāpēc viņi visu laiku pieļauj visu sarežģījumu? Kāpēc? Tūlīt tad pēc kārtas. Ja jūs neesat lasījuši, tad tūlīt ātri sižetu pārstāstīšu. Un tad ķersimies pie sižeta iztirzāšanas. Piedāvāšu dažus citātus. Protams, katram no jums ir savi citāti. Katram no jums ir savas pērles. Mēs ar jums zvejosim pērles no šīs stāsta. Šis daļdarbs, protams, garāks nekā iepriekšējais. Šeit galvenais varonis ir Ansis Vairoks, sapņotājs, jūtīgs, dzejiski noskaņots cilvēks, kurš dziļi mīl jaunu meiteni vārdā Zenta. Un viņa attiecības, protams, ir maigas, pilnas romantikas, pilnas klusuma, pilnas tādas sapņainās tuvības. Un tomēr šī mīlestība raisa tādas skumjas pārdomas par dzīves jēgu, skumjas pārdomas par nākotni. Mēs nevaram precēties, jo tad mēs viens otram apniksim, saka Ansis. Raisa skumjas pārdomas vispār par cilvēka likteni. Šis ir patiesībā, kad es izvēlējos šo te grāmatu, tas nebija tā speciāli domāts, bet interesantā veidā salikās Vēja ziedi, Jānis Udrubiņa darbs Vēja ziedi, un šis Jāņa Pūruka Pērļu zvejnieks. Atceraties, gan tajā daļdarbā bija sapņotāja, meitene sapņotāja, kur izdzīvoja paralēli 2 dzīves. Viena bija tā reālā dzīve, un otra bija sapņainā dzīve, kur viņa bija tuvās attiecībās tātad ar to savu brāli. Savu brāli, par kuru viņa nezināja, ka tas ir viņas brālis. Un šajā reizē mums arī ir sapņotājs, bet puisis, jaunais puisis. Un šeit notikumi izvērsās tragiskākie, protams. Man nebija doma pilnīgi iet tādā traģēdijā, iet nāves tēmā, bet, salikās tā, ka tā nāves tēma tomēr ir ienākusi un notrigerēja tā riktīgi. Ansis, jūtīgs sapņotājs, viņš jūt, ka vēlas vairāk no dzīves un ka viņam jāmeklē pērles ne tikai dabā, bet arī dvēselēs. Jāmeklē arī zināšanās šīs pērles. Un viņš dzird vīru sarunu, ka Gaujā reiz esot bijušas pērles, un viņš aiziet uz turieni, lai meklētu īstās pērles, cerot atrast līdzekļus savai izglītībai, lai dabūtu izglītību un lai atrastu savu ceļu šai dzīvē.
Un tur viņš satiek muižas kungu Talheimu, kurš apjaušot Anša dziļo dabu, viņš nolem viņam palīdzēt iestāties gimnāzijā. Viņš viņam sūta naudu līdz pat Anša nāvei, un arī tad pēc Anša nāves, kad Ansis izmācās Rīgā, tad viņš aizbrauc uz Dresdeni un tur arī nomirst. Tad vecītis Talheims atbrauc uz viņa kapu un tagad jāsturās. Tā nesāk traudāt. Viņš saka, ka viņa cerība ir mirusi. Ansis bija viņa cerībā. Bet skatieties, kas interesanti. Patiesībā, es teikšu tā, asaras nevis par galveno varoni, bet asaras ir sāpes, tāda līdzjūtība. Personīgi man, es nezinu kā jums, personīgi man ir tieši pret večukiem. Kā mani notrigerēja šis stāsts tieši dēļ večukiem. Un tas, man nebija žēl galvenā varoņa. Es jums godīgi teikšu. Es saku vīram, tas bija stāsts par mani. Man nebija žēl galvenā varoņa. Man bija žēl tieši večuku. Un neskapēc tas tā notrigerēja. Nevis neskapēc, es zinu kāpēc. Un, nesanāk tik bieži braukāt, un pieskatīt viņu tur un palīdzēt, bet šis tāds, es iedomājos, kas būtu, ja viņa nebūtu. Jā, un kā cilvēks vientulībā vispār viens nomirst un neviens blakus nav. Es arī esmu sapņotāja. Es arī esmu tā, kas atlec un citreiz uzkārās, bet neuzkāros tik ilgi. Tas ir īslaicīgi. Sapņotājam nav vietas šeit dzīvē, šajā zemes materiālajā pasaulē.